Labdien visiem šeit Meža parkā Koperu zālē. Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā uz skatuves tagad Teikas muzikanti, tepat no Teikas. Un ar mums kopā varēs nodziedāt kādu lieldienu dziesmu, iziet kādā lieldienu rotaļā, uzzināt kādu olu krāsošanas gudrību. Nu tā jau mēs te kopā laiku stundas garumā pavadīsim. Putnīņi skaisti dziedā sīkālas tu krūmiņā, trīs meitiņas ar pie loga raibus rakstus rakstīdams, trīs meitiņas ar pie loga raibus rakstus rakstīdams. Rakstus trešā zīdā nezdaudzin, visapkārtī mīļus vārdus vidulī, kas ausis visapkārtī mīļus vārdus vidulī, kas ausis lieldienu un ko tad tajās lieldienās var darīt? Lielā dienā visi bērni te
par olām. Teiks muzikantu meitenēm kādu ir tradīcija sevi izaicināt. Pareizi es tā varu teikt. Mēs katru gadu sevi izaicinām uz jaunām dabas materiāliem, kā tad vēl nokrāsot olas. Un šķiet, ka šogad mums katrai mājās bija 5 katli, vai ne? Un visu kaut ko mēs esam izmēģinājuši. Tā kā atrādīsim, un tad minēt, kā jums šķiet, kas ir kas. Mēs mēģināsim vairākos piegājienos, jo es nejokoju, mums tiešām vismaz 10 vai noteikti vairāk sanāk dažādi novārījumi, kuros tad mēs olas šogad krāsojam. Un šogad nebūtu tie tradicionālākie. Pareizi, nu, protams, ir klasika, bet daudz kas radošs. Nu jā, tieši tā. Labi, es sākšu. Es ceru, ka šajās gaismās varēs labi redzēt, bet es mēģināšu jums arī krāsu aprakstīt. Un tas, kurš pirmais uzminēs, tas dabūs kādu gardumiņu. Tā, te ir tāda gaiši rozā. Gaiši rozā oliņa. Šajās gaismās varbūt viņa tā neizskatās, bet viņa ir gaiši rozā. Tāda, šitādā krāsā. Kā jums šķiet? Tur ir bietīta, bieta. Līna, bet vai tā bija biešu zupa vai kas tas bija? Nē, par bietēm ir tā. Es esmu mēģinājis visu kaut ko. Vienu gadu mēģināju vārīt tās bietēs, tad mēģināju sulā, nekas tur nesanāca. Šogad es pamanīju biešu pulveri vienkārši novārītai olai, tā kā viņu izberzēt par rokām kārtīgi. Nu, tad kaut kas tur sanāca. Labi, tagad īstenībā. Laikam mums Linda saprika. Jā, tā arī bieži gadās, ka it kā no vieniem tiem pašiem materiāliem dara, bet sanāk katrai saimniecei savs. Nu, kā jau ar zupu un salātiem, kūkām, vai ne? Mums arī tā sanāk, mums sanāk krāsot vienā, bet sanāk dažādi. Jā, šādas olas ir krāsotas būtībā vienādā novārījumā, bet sanāca pilnīgi atšķirīgs. Šī sanāca zaļa, šī tāda pelēcīga. Internets solīja zaļu. Nu, nesanāca neviena, ne otra zaļa. Spināti nebūs. Ar spinātiem var padalīties, ka ir mēģinājums, nekas tur nesanāk. Nav vīns. Kurkuma nav. Zaļā tēja, kurš tur teica? Aha, viens gudrinieks zaļajā tējā. Nu tad, redz kā, Līnai sanāca tiešām tāda pelēka un ilgi turēja. Cik ilgi turēja? Es noturēju kāds 3-4 stundas. Nu es turēju visu nakti līdz rītam. Bet tāpat sanāca dzelta, tad nevis zaļa. Nu labi, vēl pēdējo. Tad no manas puses skatos, ka manā gosiņā arī ir 2 zaļās, bet arī ir kā krāsošanas metode viena, bet tā intensitāte ir pilnīgi dažāda. Vai jūs varat uzminēt, kā var dabūt tik skaistu zaļu, tādu sūnīgu? Šādu man solīja internets zaļajā tējā. Karkāde. Kurkumu. Jā, tieši tā. Tad sanāca ļoti skaisti zaļas. Nu, ja jau par zaļajām olu krāsošanas metodēm runājam, tad mēs gribam ar jums kopā nodziedāt dziesmu Zaļa ziedu zālīte. Ja jūs zinat vārdus, vai ja nezināt, tad uz atkārtojumu droši dziediet līdzi.
parāda, ka tieši lieldienās kristīgā un tradicionālā kultūra ir diezgan savijušās gan ar olu krāsošanu, gan ar visādām tradīcijām kā šūpošanās un citām lietām. Jo mēs jau olas krāsojam šogad 2. reizi, 1. reizi tas bija pavasarī, 21. martā, kad ir pavasara saulgrieži, un tad šogad patiešām vēlu iekrīt arī kristīgās lieldienas, gluži kā dziesmā jau, ka gaida jau zaļo rudzālīti Jurģos, tas ir pēc nedēļas, kad jau tiešām zāle būs zaļa. Tas nozīmē, ka laiks ir iziet kādā rotaļā, un tā atslēga, lai visiem būtu jautra, ir tāda, ka arī vecāki ir jārā kopā ar bērniem, jo šīs rotaļas vienmēr spēlēja kopā, nevis tikai kāda bērna nodekošanās. Nu, tad tie, kas gatavi rotaļām nāk, lūdzu ar mums aplīdīt. Tādu iesildīšanās rotaļu, kur var visi pieķerties, nav vajadzīgi pāri. Tā esam liela, cik mums sanāk šajā neiepazītībā.
Tas tā kā eksperimentos no rīta rādītāji. Es domāju, ka mēs varētu iziet kādu rotaļu par saulīti un mēnesi, jo vai jūs zināt, kas pēc lieldienām pavasarī ir noticis, vai diena ir īsāka vai garāka par nakti? Garāka diena marta vidū kļūst arvien garāka un garāka un garāka. Un tad, kad viņa ir visgarākā, vai to jūs zināt? Kad ir visgarākā diena? Jāņos, malači. Un tad iziesim vienu saulītas rotaļu. Mums vajadzētu kādu saulīti, vai ne? Ir mums divas saulītes. Nākat lūdzu iekšā. 3 saulītes. Būs vēl iespējas pēc tam. Pirmās 3 mums Aplīgs sadodas rokās apkārtām saulītēm, labi? Un tad mums vajag mēnestiņus. Ir 2 mēnestiņi. Kurš būs 3. mēnestiņš? Kārlis ies par 3. Labi. Mēnestiņai tā plīti mākasītās. Pārējais aplis sadodam rokas te. Nu, vai mēneša saulziņas jādara? Zin visi? Sākumā mēs padziedāsim, un tad mēs dziedāsim, ka jāvērt, tad mēnešiem jāķer saules. Saulītis tikmēr vidu citī guļ. Saulītis nezin, ka tas mēnesiņš izgājis lūkoties. Saulītis atpūšanas guļ vidiņām. Ja? Un vārdi neguļ saulīte ābeļu kāsā. Neguli saulīte ābeļu dārzā, neguli saulīte ābeļu dārzā. Mēnestiņš izgāja saulītes meklēt, mēnestiņš izgāja malējas meklēt. Tagad mēs dzīvāsim pēc saulīte, un saulītēm jāvērt. Mēnestiņam jāmēģina katram viena saulīte noķert, bet sarunājam, ka tepat apļa teritorijā mēs paliekam ārā, neskrienam, ja? Gatavi? Jums jāatlaiž rokas, lai jūs varat teikt. Pēc saulīte, mēnestiņš dānas, 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 pēc saulīte, mēnestiņš dānas. Nu tad tagad tie mēnestiņi uzaicina saulītis uz deju. Sadod ar savu noķerto saulīti rokas. Pa pāriem saulīti ar mēnestiņu. Katram mēnestiņam viena saulīti un otrādi. Jautri saulīte, mēneša rokās, jautri saulīte, mēneša rokās. Nu, viena saulīte, 2, 3, labjāt kopā, un tad mēnešu un sēlēkās viens vietā savā vietā. Vāra arī meitenes, nav tik viena saulīte, mēnesis. Kur tad tie mēneši? Nav. Viens ir. Varbūt kāds pats grib. Kur ārā es jau vienu noliku? Jā, viens ir. Tu varbūt gribi jau mēnestiņš. Jā. 2. Rekur otrs mēnestiņš. Pamāj, otrs pirmais. Teikt visi kopā. Mēnestiņš varētu sadarbties. Jā. Un tad trešo. Nu, kur tad mums? Mēs pa vienu ārpus saulīšu. Varbūt vajag vēl kādu mēnesi. Ir, mums ir 3. mēnesis. Visi mēneši blakus, pārējie sadod rokas. Nu labi, mēģināsim vēlreiz, ja? Neguli saulīte ābeļu dārzā, neguli saulīte ābeļu dārzā, mēnestiņš izgāja malējas meklēt, mēnestiņš izgāja malējas meklēt. Pēc saulīte, mēnestiņš dānas, pēc saulīte, mēnestiņš
smalku un saulītes ar mēnestiņiem kopā. Jautrīs saulītē mēneša rokās, jautrīs saulītē mēneša rokās, jautrīs saulītē mēneša rokās, jautrīs saulītē mēneša rokās. Uzspēlēsim vienu spēli, kur viens no bagāta kļūst. Kāds viņš kļūst, to jūs uzzināsiet. Bet mums vajadzētu vienu bagātu. Kurš grib būt bagātais? Varbūt tas varētu būt Kārlis. Bagātu koku. Es varu būt nabaks tad. Labi, Kārlis būs bagātais koks. Visi spēles dalībnieki iet pie Kārļa. Un Līna būs nabadzīņš. Jā, par bagātu. Pamācīsimies vai vienmēr. Kā tad vajag labāk, nezinu, prasīt. Vai vajag padalīties, vai nevajag. Bagātajam kokam pavasarī vienmēr ir daudz lapu, daudz putniņiem, pilni zari ar putniņiem. Un tad jau viņš var pārlielīties, un tad skatīsimies, kā tad mainās. Tad dot rokas. Nu, izdomājāt. Bija viens bagāts koks, Man bija putnu pilni zari. Es tik biju viens bagāts koks. Man bija putnu pilni zari. es tev lūdzu bagātais, dod man vienu pazarīti. Es tev lūdzu bagātais, dod man vienu pazarīti. Es tevi došu nabagā, vīneklinkas pazarītes. Es tevi došu nabagā, vīneklinkas pazarītes. Nu tad iešu pats, nežēlāties nāko. Nekas vienu tikai paņēma. Mēs jau vēl daudz. Es tik biju viens bagāts koks, man bija putnu pilni zari. Es tik biju viens bagāts koks, man bija putnu pilni zari. Es tev lūdzu bagātais, dod man vienu pazarīti. Ar smaidu sejā. Bagātais, dod man vienu pazarīti. Noticējām? Nē. Es tevi došu nabagā, vīneklinkas pazarītes. Es tevi došu nabagā, vīneklinkas pazarītes. Mēs paši varam. Iešu pats, ņemšu pats, bīžanā poskaistā. Iešu pats, ņemšu pats, bīžanā poskaistā. Šitā pa vienam mēs te līdz rītam vēl dejosim. Es biju viens bagāts koks, man bija putnu pilni zari. Es biju viens bagāts koks, man bija putnu pilni zari. Es tev lūdzu bagātais, dod man vienu pazarīti. Es tev lūdzu bagātais, dod tikai vienu pazarīti. Ai, iedošu? Nu, nē, es tevi došu nabagā, vīneklinkas pazarītes. Es tevi došu nabagā, vīneklinkas pazarītes. Iešu pats, ņemšu pats, bīžanā poskaistā. Iešu pats, ņemšu pats, bīžanā poskaistā. Daudz. Es tik biju viens bagāts koks, man bija putnu pilni zari. Es tik biju viens bagāts koks, man bija putnu pilni zari. Es tev lūdzu bagātais, dod man vienu pazarīti. Es tev lūdzu bagātais, dod man vienu pazarīti. Es jau nebiju tos ļaunos nodomus tur dažām vienām labām. Tāpēc Es tevi došu nabagā, vīneklinkas pazarītes.
Laikam jākalpolē. Laikam jādalās, viņš gribēja nākamreiz, ko tu iemācījies? Nu, es varētu nākamreiz tomēr neatstāt būt vešā. Labi, ka neteic, ka ņem ar abām rokām, ar abām. Tur vienā vārkātais, tur no tava gatībā, tur vienā vārkātais, tur no tava gatībā. Saku, mazi putlīsi, marociņāsi, mazi putlīsi, marociņā. Malači. Aplausīšos dalīšos. Tā ir vainās, ko tam ir lāpazīt pusi, tad nav lakal nokrīt. Nu labi, tad vēl ir otrs kāds dzīvnieks, kad ziemas ir pamodies. Kas? Kurvis arī kurvis. Kurvis man arī ziemā Kudras. Labi, lācis. Ziemas. Atrodam katrs sev pārīgu un izlēmusim lāču modināšanu darbci. Atrodam katrs sev pārīgu. Līdz ar kādu parādīs, kas tad kapus lācis jālina. Arī kas iedara pēc pamošanās un reiz kājums šķiet. Jā. Jāizstaipās. Vēl kaut kas svarīgs. Jāizstaipās. Saši. Nāstāmies viens pret otru un tad aizsiet.
Es domāju, ka mēs esam nedaudz iesaistījušies ar tādu rītīgu gāci šo dejošanas reizi pēc. Un kā jums šķiet, kuriem dzīvniekiem patīk dancot pa labīgu, pa griķiem, pa citām labīgām? Sūkām! Arī, tas ir par sūkām. Atrodam krāks, uztasim tādus vēl šķupiņus, par 4, par 5 vai par 3, un uzlāksim vienas sūkas. Tas kā būtu Francis, par stīvu, arī būtu Francis, man liekas. Var likt kā sūkas? Tas 4 niestiņas, 5 niestiņas, 6, tā ir čupiņa. Stīvnas apsī. Nekur droši var pievienoties, jā. Nu tā, pirmā daļa uzdevums ir atrastīt savas rokas, mēģināt, lai viņas nepalivinās par gaisu vilkām, vai vilkām vilkām. Samas. Un darbs būs ar kājām. Mēs iet? Aizņem. Lēcās. Reisā kāja, atkal reisā, Visi sadod labās rokas. Šitā saliekā un griežās, iet uz priekšu,
Vai kādam vēl ir augsti? Tiem, kas ar jakām lec, es domāju, ka tiem ir diezgan karsti. Nu, lai atkal klāt, mēs varētu turpināt, lai minēja, ka tas ir šis solis. Tagad būs ļoti grūti jāatminēt. Okerīga, pēc okera krāsas. Tāda, nu, nedaudz sinepīga, bet tumšāk sinepīga. Bet kā uz brūna, bet tomēr nav brūna, uz oranža, bet nav oranža. Ļoti veselīga ola. No visām kaitēm izcietēm. Nav rudus. Nav kurkums. Nu, šis vārds nav šodien izskanējis vēl. Nu, pat nezinu, kā lai saka priekšā. Tas ir... Kaut kas ēdams? Nē, kaut kas no kokiem. Nu, kaut kas no kokiem, jā. Nav liepziets. Nav kumelīts. No kokiem? Jā. Apse. Nav apse, bet jau doma vismaz ir pareizā. Kas? Bērzu miza. Nav bērzu miza, bet ļoti... Bērzu lapas. Bērs ir principā pareizi, bet var... Nē. Bērzu pupuri. Nē. Nav pupuri. Nav sula. Nē. Gandrīz, bet nē. Jā, bērzu lapas, bērzu čagas. Bērzu čagas, bet tās nav lapas, bet gan tie izaugumi, kas aug uz koka, un no viņiem iegūst bērzu čagas. Un tad, ja veic šādu novārījumu, var dabūt tādu okera krāsas. Bērni vispār zina, kas ir čagas? Es arī nezinu. Jā. Labi, tad mums ir viena pastiedēs kāda dīmanta oliņa, kā sprīdītī sarkanajā vīnā. Jā. Prieks, ka bērni to zina. Visi bērni zina, kā dabūt spīdīgas olas. Kā vīnā jāvār, vai ne? Jā, jo lētāks vīns, jo labāk, jo vairāk viņā ir cukuri un tad viņi vairāk izgulsnīt. Bet tas nav tāda, ka tikai izvāra, bet ir arī jāpatur. Un man ir vēl viena tāda, kas arī diezgan veselīga. Jau pavasarī šis augs izlien no zemes. Krāsa nav koša, bet tādu nokrāsu var dabūt, tādu zemīgu, gaišu. Nātre? Jā, nātre. Labi, tad Līna izstāsta. Jā, viņa mums tāda melna, viņa vairāk daudz tāda violeta, tāda ļoti sulīga krāsa. Violeta ola. Nē, katrs Šis arī nav šodien izskanējis vēl. Jā. Tas ir kaut kas ēdams. Nav bieta, mums bija tāda ļoti plāva. Kāpostas nav, kāpostas zils. Šī te grūti redzēt, bet viņa ir tāda, nu, tagad... Nav melenes, bet ogas būs pareizi. Upene. Nav upene, nav kazene. Nav dzērvene. Arī nav. Āraunija, jā. Ja araunija tā dara, viņa oksidējoties maina krāsu, tad sākumā bija tāda rozīgi violeta un tagad tāda melna jau gandrīz. Gan jau kādu gadu mēs pamēģināsim arī melnēs, bet parasti ir tik garšīgs, tie ievārīgi, ka negribās tērēt. Labi, tad īstenībā bija viena šāda, es jau aizmirsu, kur viņa bija krāsot. Tad Dita tev jāuzstāst, šī bija tavējā. Šāda bija tāda tumša, gandrīz tāda melna, tāda zaļa, tāda. Kā, tas bija divās krāsās, pareizi? Divos novārījumos, ja? No, kā jums šķiet? Kur? Divi novārījumi, tur ir divas lietas. Kopā. Kāposts, sarkanais un sīpola, pareizi? Sarkanais kāposts un sīpola. Tāda tumši melni. Nevar īsti saprast, melni, zaļa tāda, ļoti skaista krāsa. Labi, bet mēs vēl esam beiguši. Un tie, kuri pirmie pateiks, kreisajā rokā man ir tāda krāsa. Apraksti, kas tur ir? Sarkanajā kāpostā, tieši tā tumši zila ola. Un pateikšu jums tā, ja jūs viņu nākamajā dienā vēl vārīs, tad būs vēl spilgtākā. Viņi nebūs spilgtākā, viņi būs pelēni. Bet šajā novārījumā vārītā katru reizi sanāk spilgtāka. Tagad viņa tāda tumši zila. Nav melenes. Nē, viens novārījums. Un ir tā, ka ja viņu izvāra un izņem, tad viņa ir pelēka. Ja patur pa nakti, tad ir tumši zila. Un ja vāra otro reizi, tad viņa ir violeta. Nebija sarkanais, šis bija sarkanais kāposts. Kārkāri, tieši tā. Tad lapiņas arī bija pietītas.
Es domāju, vai kādreiz būs izdota grāmata ar visām modernajām dabas materiālu krāsošanas iespējām. Tas ir, man liekas, tās kombinācijas jau ar vienu to krāsu ir iespējams paturēt ilgāk, paturēt mazāk, nožāvēt, pārīt divreiz un katru reizi rodas kaut kas cits. Tur rodas tādi apakštoņi, zem viena toņa rodas apakštoņi. To visu varētu apkopot vienā lielā grāmatā, man liekas. Vajag etiķi vai nevajag etiķi? Mēs ar meitenēm izdosim noteikti tādu grāmatu, Jāni. Mēs nešaubies. Labi, nu tad vēl vienu lielu dienu dziesmu šoreiz atceļojas pie mums no Latvijas. Ko es devušu līdzi, jo droši vien esat dzirdējuši vārdus. Varbūt melodija nebūs tik zināma, bet bērngārdā visi noteikti dzirdējuši. Sotās,
muzikantiem uz lieldienu svinēšanā. Paldies! Un kamēr teikas muzikanti lēnām dodas projām un Birtas Ozonas trio lēnām nāk šurp, vēl jūs varat atrast kādu brīvu vietu kādā no lielajām polām nokrāsot. Vēl man šķiet, ka vēl var paviljonā uz kādu darbnīcu aiziet un paskatīties, varbūt, ka tur arī seju var nokrāsot. Uzēst picu var, iedzert kafiju var, un tad jau pavisam drīz trijos tiek šeit pat uz Birtas Ozonas trio koncertu.